Mūsu pasaule ir izveidota tā, ka sievietes ir audzinātas pēc vīrišķā principa. Es esmu kā pavadone cilvēkiem, kā dvēselēm. Kas ir sievišķais spēks? Bez sievišķās enerģijas, ja tā vēlme nebūtu, tas impulss, no kā viss dzimst, kā realitāte, viņš vienkārši nevarētu izpausties. Kāpēc sieviete īsti nezina to savu spēku? Tāpēc, ka mūs ir iemācījuši darīt kaut kādas lietas, neklausoties savā ķermenī. Ko tu saki par mākslīgo skaistumu? Sieviete ir jābūt ļoti spēcīgam šim sievietes iekšējam spēkam, lai viņa varētu noturēt to savu un palikt tajā savā, neskatoties to, kā viņa izskatās. Viena daļa varētu būt, ka teiks, jā, bet zini, es esmu tik aizņemts dzīvē jau ar visu saimniecību, bērni, darbs, vīrs, draugi, kur izaugsme. Viņš tam tik ļoti tic, ka viņš nemaz nevar ieraudzīt to savu sievišķo spēku, ka viņš varētu uzradīt savādāk. Respektīvi, ja man viss būs, tad es neko nedarīšu. Pirmkārt, tā nav taisnība. Jāizdziedina tas, kas mums traucē sadzirdēt to, ko es patiesībā vēlos, neatkarīgi no tā, cik es esmu sāpināta, kas man ir bijis pagātnē. Kāpēc mums ir tā, ka mums liekas, ka notiek destruktīvi? Es gribu vienu, bet man ir kaut kas cits. Tāpēc, ka mums ir ļoti daudz iekšā cilvēkiem sāpju, neticība. Mums ir bijušas negatīvas situācijas, kurās mēs esam aplauzušies. Mēs vienkārši neticam sev. Un ja mēs sakam, es gribu šo, un man saka, daudz gribēs, maz dabūsi. Ja? Kā daudziem ir. Mēs jau nogriežam to gribēšanu, tāpēc, ka ir bail no vilšanās. Liecina par to, ka sieviete kaut kādā brīdī progresē un aug, un ļoti daudz gadījumu, kur viņas raksta, man vīrietis sāk nesaprast. Viņam sāk likties tā kaut kāda sekta, kur tur nodarbojas meditēšana, elpošana, taisa kaut kādas sievišķās prakses tur, jā. Vīrieši jau tika audzināti, kā uztvert sievieti. Sievišķā maģija ir darīt, nedarot. Tas nozīmē, ka viņa ir tikusi pie tā sava spēka, viņa viņu izmanto, viņa zina, kā vēlēties, viņai nav bail no savas vēlmes, un tas notiek. Sveicināti, mīļie cilvēki! Šajā epizodē runāsim par sievišķību, sievišķā spēku pārvaldīšanu un to, kā sievietes var vairot sevī savu sievišķo spēku. Ar mani kopā ir, protams, Inta Brūna, neviena cita. Personības un garīgās izaugsmes mentora, ekstrasense, skaņu un frekvenču meistara. Intas talants un spēks ir redzēt cilvēku enerģētisko lauku un tās pārliecības, kas viņam rada problēmas un nepatīkamās situācijas dzīvē. Laipni lūdzam atpakaļ. Paldies, priecājos šeit būt un dalīties ar saviem aha momentiem un dalīties ar zināšanām, ko es pieredzu savā ikdienā. Tu daudz strādā ar sievietēm, tu mentorē sievietes, tu strādā ar uzņēmējām, ar sievietēm, kur strādā augstos amatos. Kas ir tas, ko tu redzi kā lielākā miskoncepcija šobrīd, jeb pārpratums, ar ko sievietes saskarās savā dzīvē un savā realizācijā? Kāpēc neizdodas varbūt sasniegt savus mērķus tā, kā viņiem gribētos, tik ātri, cik gribētos? Manuprāt, tas ir tāpēc, ka mūsu pasaule ir izveidota tā, ka sievietes ir audzinātas pēc vīrišķā principa tāpat kā vīrieši. Mēs visi esam audzināti pēc vīrišķā principa. Un tā miskoncepcija ir tajā, ka, manuprāt, sievietes īsti nezin to savu spēku, savu sievišķo spēku, kas tad ir tas sievišķais spēks. Un es teikšu godīgi, es arī tikai pēdējos gadus pieskaros šai tēmai, ejot sevi iekšā un verot vaļā sevi, uzdodot to jautājumu, jo es kā mentore, es sāku ar to, ka es dziedinu dvēseli, ja, vai pavadu. Es esmu kā pavadone cilvēkiem, kā dvēselēm. Un šī dziedināšana notiek tādā kā bez dzimuma. Gan sievietēm, gan vīriešiem, visiem ir kaut kādas traumas, negatīvas pieredzes, un es vairāk strādāju tieši caur to, ka tas nav tieši sievišķais spēks, vai tas ir vīrišķais spēks, vienkārši kā dvēseles aspekts. Bet tad, kad es sāku iedziļināties tieši tajā sievišķībā, tajā sievietes spēkā, es sāku saprast, ka vispār mums kā sievietēm, mums nemaz nebija ne jausmas, kas tas tāds ir.
ar ko es sastopos, ka daudzas sievietes, kuras ir augstos amatos, viņas ir pat daudz ko sasniegušas, bet viņas nejūtas kā sievietes, viņas nejūtas sievišķīgas. Daudzas sievietes man tiešām atzīstas par to, ka jā, es māku bīdīt matēriju ar matēriju, man matērijā viss ir kārtībā, bet man attiecībās nav tā, ka es gribētu, es nejūtu sevī piepildījumu, es nezinu, ko tas nozīmē būt tajā sievišķībā, un tad daudzām vēl liekas, ka tā sievišķā enerģija ir tā seksuālā enerģija. Un, respektīvi, ja seksuālajā dzīvē ir kaut kādas problēmas, tad man ar sievišķību ir problēmas. Bet īsti pat arī tas nav tas, jo seksualitāte ir gan vīriešiem, gan sievietēm, un tas ir tā kā atsevišķs topiks, pa ko runāt. Bet tieši tas sievišķais spēks, vienkārši sievietes nezin, kas tas tāds ir. Kas ir sievišķais spēks? Ok, tādā pašā dziļā konceptā es mēģināšu izstāstīt, jo tas, kas tas patiesībā ir, viņu nevar nemaz izstāstīt vārdiem, tāpēc, ka tā ir iekšēja sajūta. Bet ja mēs mēģinām ielikt tādā cilvēciskā valodā un es mēģinu izstāstīt vārdos, tad es varētu teikt tā, ka tā ir tā enerģija, ka tas ir tas spēks, kas visu rada, no kā viss rodās, kas visu uztur. Un principā tā ir vēlme. Tā ir vēlme, no kā viss rodās. Kādā līmenī tu runā, kas visu uztur? Ja mēs tagad paskatāmies uz mūsu šo sarunu, ir kaut kāds smalks mehānisms, kas uztaisīja tā, ka šī mūsu saruna notika. Ir vēl smalkāks mehānisms, kas tagad uztur to telpu, kurā viss tas notiek. Tā ir tā enerģija, kas mums dod spēku, lai mēs savus ķermeņus apsēdinātu uz šiem krēsliem un runātu par to un izpaustos tajā, lai viss šis notiktu. Mums ir vajadzīga apakšā enerģija, bāze, kas to visu uztur. Bet pirms tam, kā šis viss notika, bija vēlme. Kāds to gribēja. Un ja nu mēs esam satikušies šajā telpā, tas nozīmē, ka es to gribēju no sava punkta, un tu to gribēji no sava punkta. Un tad, kad mums šī rezonance sanāk, mēs esam šeit, mēs sēžam šeit, un tā sievišķā enerģija ir tā smalkā enerģija, kas to visu uzrada. Jo bez sievišķās enerģijas mums nebūtu pat spēka atnākt un to visu izdarīt. Un bez sievišķās enerģijas, ja tā vēlme nebūtu, tas impulss, no kā viss dzimst, kā realitāte, viņš vienkārši nevarētu izpausties, jo tieši no sievišķās enerģijas tas piedzimst. Vēlme kā impulss, kura grib kaut ko piedzīvot, un tad šī vēlme caur sievišķo enerģiju viņa kā uzrada kā tādu realitāti, kā no tukša gaisa. Un tas ir tas sievišķais spēks, tā ir tā sievišķā enerģija, kas ir apakšā tam visam. Kā to sievišķo enerģiju mēs pārvaldam, un vai šī sievišķā enerģija ir arī vīriešiem? Noteikti, ka tā ir arī vīriešiem, tāpēc, kad vispār mēs dzīvojam visumā, kas ir sadalīts pretpolos. Un tāpēc mēs pieredzam dualitāti, tāpēc mēs pieredzam sievišķo ķermeni, un tāpēc mēs pieredzam arī vīrišķo ķermeni. Un šī enerģija kā vēlme, mēs nevaram teikt, ka vīriešiem nav vēlmes. Jautājums ir tāds, cik vīrietis atļauj to vēlmi sevī audzēt, atļauj vēlēties, atļauj gribēt un atļauj viņai izpausties. Un tad, kad mēs sakam, ka sievišķais spēks ir apspiests, tas nozīmē, ka īstenībā cilvēks sevī ir apspiedis to savu īsto vēlmi. Es tagad varbūt tā cilvēkiem saprotamā valodā, kā tas izpaužās. Es gribētu tā, bet man uzreiz ieslēdzās prāts, kurš man izskaidro vai kaut kā sāk dot kaut kādas domas vai atmiņas, kurš saka, nu jā, bet tas nav iespējams, jā, bet tas tā kā tev, lai to sasniegtu, to var darīt tikai tad, ja tu esi tāda un tāda un tāda, un mēs pašā pirmajā jau pirmsākumā nogriežam nost to sievišķo enerģiju. Ar to, ka mēs jau apslāpējam, un kā tas izskatās? Tad apslāpējam to gribēšanu, to vēlmi. To patieso vēlmi, ko mēs iekšēji gribam,
kā mēs patiesībā gribam. Jā. Ja, piemēram, cilvēks teikt, piemēram, šobrīd, kad ne šobrīd man, bet citā brīdī it kā man būtu jāiet sportot, bet man vēlme patiesībā ir paēst. Ja, tad patiesā vēlme ir paēst nevis pēc loģikas nē. Tagad ēšana nebūs, tagad jāiet sportot, tāpēc, kad ir 3:00, un tāpēc, kad ir jāsporto katru dienu, tev ir tavs plāns, tev ir tavs režīms. Kur ir tas līdzsvars tajā, kad, ja mēs visu laiku iesim tikai pēc tām vēlmēm, tad ir cilvēki, kas teiks, man baigi forši uz divāna sēdēt, visu laiku ēst čips, skolu, dzert, skatīties televizoru, tā ir mana vēlme. Un šeit arī ir tas, ko tu teici, kāpēc sieviete īsti nezina to savu spēku. Tāpēc, ka mūs ir iemācījuši darīt kaut kādas lietas, neklausoties savā ķermenī. Un tas ir tas vīrišķais princips, ka mēs vadamies pēc tā, kā jābūt. Mums iemāca skolā. Vienalga, kā tu jūties, tev jāiet skaitīt dzējolis. Vienalga, kas ir tavs talants vai nav talants, tev kā visiem ir jāliek fizkultūrā eksāmens. Vienalga, vai tu esi sieviete vai vīrietis, tev matemātikā tevi vērtē vienādi. Ja, kad matemātikā, ja tu dabū 5, tad ir ok, vai mūsdienās, ja tu dabū 10, ja, tā vērtēšana. Un visus vērtē tā kā pēc tādas vienas skalas. Un mēs esam tā iemācījušies, kad mēs pat īstenībā tās savas vēlmes, mēs viņas neapzinām. Un tāpēc es runāju par to, ka tas sievišķais spēks, viņš nav pat apzināts. Viņš nav pat tā kā aktivizēts. Un ja mums ir tā, ka ja mēs atļaujam tai īstajai vēlmei patiesībā notikt, tad viņš bieži vien mūsdienās jau kā viņš izrieģē destruktīvi. Un tas, ar ko es saskaros, ar spēcīgām sievietēm, kuras gan vada biznesu, strādā ļoti augstos amatos, bieži vien ir tā, ka viņas saka, ka viņām ir bail no sava spēka. Tāpēc, ka tā iekšējā vēlme jau vairs nav, viņa ir tik ļoti bijusi apspiesta no bērnības, ka tā iekšējā vēlme vairs nav radīt, bet pierādīt, ka tā iekšējā vēlme, viņa tā kā, viņa nāk jau no tādas, pat ne atriebības, bet bieži vien arī no atriebības, ka kāds viņai ir nodarījis pāri tai sievietei. Un viņas vēlme vienīgais ir atriebties vai pierādīt vai atstāt savu, un šī vēlme iekšējais tas dzinulis, tā enerģija, kas ir sievietē, un tas iekšējais spēks, patiesā vēlme, viņa vairs nav harmoniska. Un tāpēc viss ir jau, viņš ir tā izveidots mūsu realitātē, kā ir jāizdziedina tas, kas mums traucē sadzirdēt to, ko es patiesībā vēlos, neatkarīgi no tā, cik es esmu sāpināta, kas man ir bijis pagātnē. Jo tu teici arī par to, ka tad jau mēs varētu gulēt uz dīvāna un neko nedarīt un tā tālāk. Ja cilvēks nav sāpināts, ja cilvēkam nav bail, ja viņam nav negatīvu konceptu. Ja nav bezpalīdzības sajūtas, ja nav neticības sev, ja nav pašpārmetumu. Ja nav bailes no neizdošanās, ko viņš nevar nogulēt. Viņam tā radošā enerģija, kas ir vīrišķā, es teikšu tā vīrišķā enerģija, kas grib iet un pieredzēt, grib iet un materializēt to visu, grib izpausties matērijā, jo matērija ir tā kā sievišķā enerģija vairāk. Ja tas cilvēks ir tiešām izdziedināts, viņš nevarēs nogulēt, jo paskatāties uz bērniem, viņi nevar neko nedarīt, tāpēc, ka viņi vēl... Viņiem tā enerģija, viņi nav vēl tik ļoti aizvērti, ja viņiem tas aizvainojums nav, viņiem nav bijis tik daudz sāpes. Protams, ka viņi jau nes sev kaut kādu blueprintu no sava dvēseles aspekta, bet principā šajā dzīvē viņi vēl ir ļoti dzīvelīgi. Tas nozīmē, ka viņiem ir tā vēlme, tas, kas to veido to atšķirību no maza bērna un pieaugušā, bērns nav apzināts. Un tas, kas mums kā pieaugušiem, uz kuriem mums tā kā jāiziet atpakaļ, lai mums tā vēlme būtu veselīga, harmoniska, ka mēs savienojam abus divus konceptus, tas nav tā, ka mēs prātu vispār atslēdzam un tad kaut kā peldam, ja, pēc impulsa, bet ka mēs atstājam to iekšējo dzirksteli, ka mums ir tā vēlme piedzīvot, un ar prātu nenogriežam to, ka tas nav loģiski, bet tas nav iespējams, tu taču to nevarēsi. Un tāpat laikā mēs apzināmies, es gribu šo, un es apzinos, kā to var darīt, un es apzinos arī to, ka tas nebūs destruktīvi citiem cilvēkiem, jo ja mēs skatāmies uz tādu mazu bērnu, kurš vēl ir atvērts
ekstraverts un kurš vēl grib darboties un viņš grib spēlēties un tā tālāk, viņš īsti vēl nav apzināts. Tāpēc sievišķais spēks, viņš sākas tad, kad sākas sieviete. Vai tad, kad sākas pieaugušais vīrieša ķermenī, tad, kad sākas vīrietis. Jo, ja mēs runājam, kad sievišķais spēks bērnā, tur viņš nav vēl kā sievišķais spēks. Tā vienkārši ir enerģija, kur bērns neapzināti pēc impulsiem darbojās. Tad vēlreiz sasumējot, kas ir sievišķais spēks pēc visu šī apļa, ko mēs izgājām? Sievišķais spēks ir tas pirmatnējais avots, tā vēlme, no kura viss izriet, pie kam tā ir tā enerģija, kurā tas viss arī notiek. Un viņa ir neredzama. Sievišķais spēks, viņš ir ieraugāms izpausmē. Kā mēs darām? Pašā sākumā, piemēram, es tagad sajūtu, kas ir mana tā patiesā vēlme. Bieži vien patiesā vēlme man vienkārši ir atpūsties. Jo, ja mēs runājam par šīm sievietēm, kuras ieņemtu šos augstos amatus, vai pat neieņem augstos amatus, viņas vienkārši nogurušas no ikdienas, ja? Viņas patiesā sajūta būtu atpūsties. Tā ir tā patiesā vēlme. Un šis ir tas sievišķais spēks, kad es to vēlmi ņemu un es viņā esmu. Un tagad es turpinu, tāpēc, ka sievišķais spēks, viņš nav viens kā, tā nav definīcija, ja? Man ir jāsaka to, ka es viņu nevaru noformulēt vienā vārdā, tāpēc, ka tā ir sajūta, tas ir kas sastāv no daudzām komponentēm, un kas sevī ietver gan to sajūtu, gan to, ka tas notiek uzreiz šeit un tagad. Piemēram, tā vēlme, es tagad vēlos atpūsties, un tāpat laikā, ka man neviens pilnībā netrauc, neviena prāta programma netraucē, bet man taču ir jāiet uz darbu, vai man taču jāpieskata bērni. Jo tas bija mans nākamais jautājums. Tajā laikā labi sēžu atpūšos, kas tajā laikā dara manus darbus, kas tajā laikā Lūk. Un šeit ir tas, ka sieviete atļauj savam sievišķajam spēkam izpausties, neielaižot nevienu citu domu. Un tas nozīmē, ja es gribu atpūsties, un tagad es turpinu par to sievišķo spēku, tad, ja es ieju tajā sievišķajā enerģijā, tad tā enerģija principā izjūtas tā, kā tad, kad, piemēram, bērniņš atrodas mātes dzemdē. Tā ir pilnīga piepildījuma, miera, harmoniska sajūta, kurā tu esi. Un es vēl pie sievišķā spēka vēl varētu teikt tā, kad, vai pie sievišķās enerģijas izpausmes varētu teikt tā, kad tā ir tā kā esība. Tas ir tāds kā esības stāvoklis, kurā tas viss notiek, un tā vēlme uzrada visu tā, ka nav jautājumu, kas pieskatīs manu bērnu. Nav jautājumu, kā tas darbs nenotiks. Tāpēc, ka pati vēlme uzrada to realitāti tādu, ka viss ir ideāli sakārtots. Tāpēc, ka tā vēlme uzrada aukli, tā vēlme uzrada finanses tajā mirklī, tā vēlme uzrada to vīrieti blakus, kurš viņai tajā brīdī palīdz, vai tieši otrādāk vīrietis uzrada sev darbiniekus, perfektu komandu, sievieti, kura viņam pagatavos ēst pēc tam, un viņš tajā mirklī, kad viņš to vēlmi pieredz, viņš ir tajā esības stāvoklī, kas jūtās ļoti labi. Tam nav īsti saistība ar seksuālo enerģiju, ar baudu, ar uzbudinājumu. Ja? Ar baudu jā, tāpēc, kad ja mēs tā paskatāmies, tad, kad cilvēks ir šeit un tagad momentā, un viņam netraucē prāts, viņš ir iedevis savam ķermenim visu, kas ir vajadzīgs, viņš jūt baudu. Un tā bauda, viņa ir esības šeit un tagad momentā. Un tāpēc ļoti daudzi apgaismotie skolotāji, piemēram, kā Ekharts Tolle, arī ir uzrakstījis grāmatu šeit un tagad momenta spēks. Tāpēc, ka tas ir tas, kad sieviete vai vīrietis, viņš savienojas tajā esības stāvoklī šeit un tagad momentā, kur viss ir pilnīgs, jo šis moments ir uzradīts no sievišķās enerģijas. Un šī sievišķā enerģija arī uztur to. Kā vīrieši varētu radīt, izmantojot šo te sievišķo spēku vai šo sievišķo enerģiju? Vai vīrieši arī tad var radīt tādā pašā veidā? Kā tas strādā?
tieši tas pats princips kā sievietēm. Vīrietim jāsaprot, ka šī vēlme rada to, ko viņš vēlās. Un principā tas pat nav saistīts ar sievieti. Ja? Tā ir vēlme. Un tas, ja viņš atļauj bez prāta konceptiem šai vēlmei īstenoties, tad tajā brīdī šī sievišķā enerģija kā vēlme, viņa materializējās uzreiz kā jauna realitāte ar visām dekorācijām, ar visiem cilvēkiem tajā brīdī. Un tieši tas pats mehānisms ir arī vīriešiem. Tāpēc es saku, ka tas sievišķais spēks, viņš nemaz nav apzināts. Kāpēc mums ir tā, ka mums liekas, ka notiek destruktīvi? Es gribu vienu, bet man ir kaut kas cits. Tāpēc, ka mums ir ļoti daudz iekšā cilvēkiem sāpju, neticība. Mums ir bijušas negatīvas situācijas, kurās mēs esam aplauzušies. Mēs vienkārši neticam sev. Un ja mēs sakam, es gribu šo, un man saka, daudz gribēs, maz dabūsi. Ja, kā daudziem ir. Mēs jau nogriežam to gribēšanu, tāpēc, ka ir bail no vilšanās, un tas sākas bērnībā. Ja mums bērnībā nepasaka to, ka mīļā dvēseli, tu vari gribēt jebko, un ja tev nebūs neviena pretējā vēlme vai neviena cita cilvēka kaut kāds noliegums vai cita cilvēka aizspriedumi, ja? Jo, ja mēs redzam, kāpēc mums citreiz nepiepildas vēlmes, mēs gribam atbalstu no cita cilvēka. Kāpēc? Tāpēc, ka mums kā bērniem ir iemācīts tas, ka mēs paši nevaram to realizēt, mums vajag atbalstu no vecākiem. Jo mēs gribam riteni, vecākiem ir atkarīgs no vecākiem. Mēs šeit droši runājam par to, ka grib atbalstu ne tā, ka nepieņemt atbalstu, vienkārši tas, ka brīžos, kad mēs varētu arī iztikt bez atbalsta, bet nevaram. Tu par to runā šobrīd. Jo tas ir normāli pieņemt citu cilvēku atbalstu, palīdzību, vēl kaut ko, tas ir forši, ka cilvēku palīdz. Bet šajā gadījumā tu domā, vai es pareizi sapratu, tu domā par to, ka cilvēks labprāt apietos bez citu cilvēku palīdzības un atbalsta, realizētu, pats nopirkt savu māju, nevis iet, piemēram, kredītu ņemt. Viņš pats varētu, realizēt kaut kādu savu to mērķi, nevis, prasīt citiem cilvēkiem, lai viņi tā kā palīdz viņam to realizēt. Es pareizi saprotu? Jā, mēs to visu varam arī darīt, vienkārši kāpēc stāstīju arī par tiem vecākiem, tāpēc, ka tur mums bērnībā mums iemācīja, kā uztvert to realitāti, un mūs iemācīja pēc loģiskā principa, kas ir kreisā smadzeņu puslode, ka tev jādomā reāli, ka tev jādomā loģiski, šitas ir iespējams, šitas nav iespējams. A sievišķā enerģija, tur nav tādu, ka tas ir loģiski vai tas nav loģiski, jo no tās sievišķās enerģijas piedzimst pilnīgi jauna realitāte ar visu, ka tas jau ir noticis, bet tā kā bērnībā vecāki tam netic, tad arī bērnam iemāca, ka tas nav iespējams, un tev ir jāiet, jāizdara, jāizcīna, jānopelna, un tikai tāda var atnākt. Vai arī, jā, tu vari vēlēties, bet tad tu būsi atkarīgs no tā cita cilvēka. Kā tu arī teici, ja, kad cilvēkam ir tā apziņā ir tāda programma, kad ir jāprasa citam cilvēkam to palīdzību. Tad tas ir visi kārtībā, ja mēs prasam to cita cilvēka palīdzību, bet mums ir jāsaprot, ka tā sievišķā enerģija uzrada to cilvēku, kurš tam atnāk un palīdz, tāpēc, ka tas veidojas no tavas enerģijas. Tad vēlreiz prātiem, kā pāries, kā notiks šī te izmaiņa fiziskajā plānā? Sēžu vēlos, baigi gribu, lai man tur palīdz realizēt vienu projektu. Es baigi gribu realizēt to projektu, es nezinu, kā viņu realizēt. Tad, ja es savienojos ar savu šo te iekšējo sievišķo spēku, ar šo te vēlmi, es turu šo te sajūtu, ka tas jau ir noticis, es izjūtu labsajūtu baudu, kas notiek fizikā tālāk potenciāli, vai kas varētu notikt, kā tas ienāks manā dzīvē. Tur ieslēdzās tās prāta pārliecības. Tur ieslēdzās visa pieredze, kam cilvēks patiesībā tic. Vai viņš var caur labo smadzeņu puslodu, kur viss ir iespējams, kur ir brīnumi, kur viss var notikt šitā, tāpēc, ka sievišķā enerģija viņa uzrada no tukšuma. Jo tajā brīdī, kad mēs uzradam no sievišķās enerģijas, pagātne jau arī uzradās tajā brīdī. Tas ir sarežģīts koncepts, bet tā doma tāda, kad ja cilvēks
viņš tā kā nevar iziet no tā prāta, jo viņam, tas nav iespējams. Ja viņš iekšā netic, viņš nav iepazinis to sievišķo spēku. Un tas, kas ir jādara, ir jāiet iekšā dziļi, ko es jūtu. Es jūtu, ka es neticu sev. Es jūtu, ka es to nevaru dabūt, tāpēc, ka es par sevi domāju tā. Un to mēs vienkārši dziedinam. Daudz, kur tu prasīji par to, vai sievietes, kā viņas izmanto to savu spēku, vai viņas apzinās to savu spēku, un kas ir tas diskoncepts tajā visā par to sieviešu spēku. Daudz ir atdevuši citiem. Daudzas sievietes savu spēku ir atdevušas citiem. Un šeit mēs vairāk runājām par sievietēm, kuras ir augstos amatos, un daudz strādā. Jā, man būtu tas jautājums par to, jo šobrīd patiesībā pasaulē tā ir ļoti liela tēma, ka sievietes joprojām nav pārstāvētas tur augstos amatos, nav vienlīdzība vadības amatos. Kāds tavs skatījums vispār uz sievieti kā līderi? Vajag viņai tur būt, nevajag viņai tur būt, ja jā, tad kā viņa tur nonāk, kādā jābūt tam iekšējam stāvoklim, tā, lai tas būtu harmoniski, lai nebūtu atkal tā sasistā sile, pēc 5-10 gadiem visu sasniedzu, visu nopelnīju, bet esmu nelaimīga. Kāds par tavu skatījums, tad vai vajag līst tajos līderu amatos, jo tā ir pilnīgi cita vide, es teiktu, kaut kur cita gaļas mašīna. Pastāst, kāds tavs skatījums? Es uz to skatos tā, kas ir tā patiesā vēlme, ko sieviete grib tajā, ka viņa grib būt tur līdere, ka viņa grib būt tā galvenā, ka viņa grib sasniegt un tā tālāk. Kas ir tā pamata vēlme, pirmatnējā vēlme? Un ja tā ir pierādīšana citiem, ja tā ir pierādīšana to, ka es esmu gana laba, ka sieviete arī var, ka es dzenos pēc tās slavas, lai man iedotu atzinību, vai ja es to neizdarīšu, man ir bail dzīvē nepieredzēt to, kas man tika iedots. Ja, ja tā ir kompensācija tam, tad kompensācija vienmēr būs ar mīnus zīmi, tāpēc, ka pirmatnēja vēlme būs kaut kas cits. Vai nu pierādīt, vai nu dabūt atzinību, vai nu bailes no tā, kad es nepiedzīvošu dzīvi, kā tas ir iespējams. Tas nav tas. Ja? Un tāpēc es teiktu tā, ja tā līdere, kurai ir paredzēts būt līderei pēc savas dvēseles evolūcijas, pēc tā, ka viņai paliek garlaicīgi neko nedarīt, vai viņai paliek garlaicīgi tajā mazajā amatā, viņai ir piedzīvojis to, viņai ir interesanti. Un viņa sekotāji interesē, jo tur viņa beidzot savus talantus var izpaust. Un tur ir tā pirmatnējā vēlme, ka šeit beidzot būs tā spēle, kur man ir drives, kur man ir dzirkstele, kur man izdalās tā labā sajūta, kur man varbūt pat bišķiņi ir bail, bet tas ir tas, ka es piedzīvošu to dzīvi un es izmantošu to savu radošuma enerģiju, savu arī vīrišķo kopsumā, ja, saliekot to, gan sevišķo, gan vīrišķo, es reāli tur piedzīvošu tik interesanti, bet tad tur arī par izdegšanām nav runa, tāpēc, ka tad, kad sievietes seko savai interesei, viņa ir visu laiku sakabē ar savu bezgalīgas enerģijas avotu iekšā, jo, ja mēs skatāmies, kas ir tā bezgalīgā enerģija, tā ir tā dievišķā enerģija, radošuma enerģija, kas visu laiku rada kaut ko. Un šeit es ceru, ka es atbildēšu to jautājumu par to, kad vai būt tai sievietei tajā līdera pozīcijā vai nebūt tajā sievietei tajā līdera pozīcijā. Viss ir atkarīgs no tā, ko viņa grib sasniegt ar to līdera pozīciju. Vai viņa kompensē savu kaut kādu baili, vai viņa tiešām viņai nenormāli interesē, jo viņai savādāk nav interesanti dzīvot. Un kā izvairīties no tās izdegšanas vēlreiz, no tās sajūtas, kad aiziet tajā tupikā? Kas ir tā lielākā kļūda? Tas, ka sieviete sevi nejūt. Tas, ka viņa nejūt to savu sievišķo enerģiju, kas ir tā viņas patiesā vēlme. Un ja viņas patiesā vēlme ir tāda, ka es gribu attaisnot savu esību vai nu vīram, vai nu tētim, vai nu mammai, vai nu kādam citam cilvēkam pierādīt vai dabūt to atzinību, tad ir jādziedina tā trauma. Tur apakšā ir cita enerģija. Kas ir apakšā tam paškritiķim vai tam stāvoklim, ka gribās iet pierādīt?
Kāpēc sieviete tad to dara? Nu, kā es redzu to, kā es teikšu no sava piemēra bērnībā, kad tad, kad tas paškritiķis izveidojas tad, kad bērnībā mūs kaut kā novērtē. Es mācījos muzikas skolā, un es zinu, ka tas, kā man izveidojās vispār tas koncepts par to, kā es sevi uztveru, tad, kad es nospēlēju kaut kādu dziesmu, vai uz klavierēm, vai uz violas, kas bija tas, ko dara pieaugušais, viņš vērtēja, tas ir labi vai slikti. Un parasti bija tā, kad kā mūs māca liekot punktus uz to, kas nav. Tā kā iemāca ieraudzīt, kas nav. Lai mēs varētu strādāt pie tā, kas nav, un tad tas rezultāts būs tā, ja tu strādās pie tā, kas tev nesanāk, tad tu sasniegs to. Bet caur to progresēs nosacīts, tu tā kā augsi, tu būsi labāks, jo tu varēsi izdarīt vairāk, ko tu iepriekš nevarēji. Bet bērnam izveidojas iekšējais kritiķis, kurš iemācās, kā pret sevi attiekties, arī tad, kad tas bērns pabeidz to skolu. Un viņš iemācās tā, ka viņš kaut ko dara, un tas, ko viņš skata, viņš meklē sevī tās kļūdas, kuras kaut ko neizdarīju, lai progresētu. Tas no vienas puses tā kā, pašā apakšā, tas jau nav nekas slikts, bet tas kā tas ir izveidojies no tāda uztveres modeļa, mehānisma, ko mēs pēc tam paši sev dzīvē pielietojam, un mēs tā dzīvojam caur to. Un tas ko mums... Tas, kas mums ir jāizdara, mums šis ir jāpamana iekšā sevī. Un tad jāsaprot, bet tas taču nāk no tā, kad es sevi mēģinu redzēt to slikto, kas man nesanāk, un es neievēroju to labo. Un ja mēs pārnesam fokusu uz to, kas ir tas, kā es gribu, kas ir tas patiesais, vai es tiešām visu laiku gribu sevi labot pa dzīvi, vai es visu laiku gribu sevi kaut kur pieķūnēt un tā, tad sanāk, kad mēs jau smejamies ar tevi, ka tas ir visu laiku darbs ar sevi un visu laiku kaut ko sev pieķūnēt, un tas ir bezgalīgi. Bet ja mēs pārnesam to fokusu uz to, ka jā, man sanāk šis, kas ir tas, ko es jūtu, kas ir tas, ko es gribu. Un tad, ja mēs pārnesam fokusu uz to, ka es gribu šo, bet mans kritiķis man neļauj, tad man ir jādziedina tas, kas veido šo kritiķi. Ja? Iekšējais jāatrod tas, pie kā mēs piekasamies sev, to kritiķi. Ja mēs viņu izdziedinam, ja mēs samainam, mēs pārnesam fokusu, mēs sākam fokusēties uz to, kas mums sanāk, mēs sākam pilnīgi savādāk enerģētiski vibrēt, un mēs sākam savādāk pilnībā piedzīvot realitāti. Kas ir tas, kāpēc sievietēm bieži vien tad neizdodas sasniegt savus sapņus? Kāpēc sievietes nesasniedz savus sapņus? Tas ir atkarīgs no tā, ko viņa domā par sevi, cik daudz viņa sevi vērtē. Jo ja mēs runājam par to, ka ja viņa klausās tikai to sevi un to, ko viņa patiesībā grib, un ka šī vēlme nāk no tās iekšējās intereses, viņa sasniegtu pilnībā visu. Bet ja viņai ir jau no bērnības izveidojies tāda kā sava vērtības skala, kur viņš šobrīd atrodas, un ja viņa sevi nevērtē, ja viņai šī vērtības sajūta ir diezgan uz maza sliekšņa, viņa nemaz neatļauj sev vēlēties. Un tas ir par to vēlmi, tas ir par to ambīciju. Jo pašā saknē tad sieviete nogriež to, bet es jau nevaru nemaz tā vēlēties. Tāpēc, kā man bērnībā ir bijis šitas, tāpēc, ka man pagājušajā darba vietā bija šitas, tāpēc, ka es tur nejūtos gana laba mamma, vai es nejūtos gana laba sieva, vai tāpēc, ka es neesmu gana labi sievišķīga, tāpēc, ka es nestaigāju kleitās, tāpēc, ka es nemāku kaut kā uzvesties. Un šis viss veido to sievietes primāro domu par sevi, šo vērtības savu apzināšanos, un no tā, kā sieviete sevi vērtē, no tā viņai piepildās vai nepiepildās viņas vēlmes, un tā viņa piedzīvo to savu realitāti. Ko tu saki par mākslīgo skaistumu un šo te tematu jau pieminēji, kad sieviete izjūt kaut kur spiedienu, varbūt no apkārtējās vidas kaut kā konkrēti izskatīties. Tas iet saistībā ar to iedarēšanos. Kā tu šito skaties?
Es jūtu, jā, ka šī tēma ir huge. Viņa ir ļoti liela. Es pati viņā esmu kaut kur varbūt. Jo arī es strādāju ar cilvēkiem, pārsvarā 9% izaugsmē ir sievietes, ja, tad es arī saskaros ar vienu to pašu jautājumu visu laiku. Kad man liekas, ka no manis prasa noteikumi, kaut kādi nerakstīti likumi, ka man ir jāizskatās tā, man jābūt visu laiku svaigai, man jābūt visu laiku priecīgai. Un tā ir tāda norma bez mazliet, ko no manis prasa. Kā ar šito? Ar šo ir, es teikšu tā, gan. Tāpēc, kad ja es skatos kaut vai uz sevi, un ja es par sevi nerūpējos, bet es esmu ļoti garīgi dziļa, un man ir daudz pieredze, un es esmu vieda, un man ir zināšanas, un es kā profesionāls esmu amazing. Bet ja es neizskatos nekā, tad tāpēc, ka mums sabiedrībā ir uzlikts tas mākslīgā intelekta, tas skaistums, kur ir žurnālu vāki, kur ir apstrādāts ar Photoshopu, un mums tajās bildēs ir ielikti kaut kādi standarti, tad uz tā standarta tas cilvēks, paskatoties uz tās sievietes, kuras izskatās nekā, viņām liekas, ka viņa tur nav. Man nepatīk, man nerezonē, tāpēc, ka tur sievietei izskatās, ka tur nav enerģijas, vai ka viņa nerūpējas par sevi. Tu to redzi, kad tu skaties, vai sievietā domā? Gan, es arī to redzu. Es redzu, kas labāk pārdodas. Ja es gribu šērot savas zināšanas, es redzu, ka tad, kad es izskatos sakopusies, tad, kad es rūpējos par sevi, ka es rūpējos par savu ķermeni, es redzu, ka tas iedvesmo citus cilvēkus, ka tas iedvesmo arī kaut ko darīt citiem cilvēkiem. Ir kaut kādas lietas, ko es saprotu, kad šobrīd ir botoks industrija un viss tas mākslīgais skaistums un tā. Jā, tas smadzenēm, prātam, viņš iedod to, ka Klau, tu uz tā fona izskaties jau veca vai vecāka, vai tev varbūt jāsāk kaut ko darīt. Un tad, kad es paklausos no savām klientēm, viņi saka, visas to dara, visas to lieto, un viņas uzfrišina sevi. Es teikšu tā, ka ja sieviete jūtas ar to pašpārliecinātāka, un ja viņa jūtas, ka viņai dzīvē ar to iet, tad ok. Jo mēs esam spēlē, un mums jāzina arī tie spēles noteikumi. Un ja mums ir dvēseles uzdevums nonest kaut kādas zināšanas uz zemes, un to prasa, teiksim, tirgus, kaut gan šeit man nāk no iekšas tā sajūta, mēs jau varam uzradīt, kā mēs gribam caur savu sievišķo spēku, mēs varam izskatīties jebkā, bet tas spiediens, kas ir uz prātu, no apkārtējās vides, no sociuma, viņš bieži vien ir tik spēcīgs, ka tai sievietei ir jābūt ļoti spēcīgam šim sievietes iekšējam spēkam, lai viņa varētu noturēt to savu un palikt tajā savā, neskatoties to, kā viņa izskatās. Bet viņa translē to, kas viņai ir jātranslē. Un viņa zina, ka tajā brīdī, kur viņai jāizskatās vecākai, viņa izskatās vecāka, tajā brīdī, kur viņai jāizskatās pievilcīgai, ja viņa grib būt kopā ar savu partneri, tur viņa izskatās pievilcīgāka, un viņa tā kā caur to enerģiju, viņa var materializēt to realitāti tajā brīdī, jo, kā mēs runājam, sievietes spēks ir šeit un tagad, un tā vēlme, kāda ir mana vēlme, jo tas, ko mēs tagad tā kā pavērām vaļā, ir tas, mana vēlme ir labāk izskatīties, bet kā būtu, ja mana vēlme ir kaifīgi piedzīvot dzīvi, tas nozīmē, ka tajā, kur es kaifīgi piedzīvoju dzīvi, es nedomāju par to, nelieku to fokusu par to, vai tik es tur labi izskatīšos, varbūt, vai tāda sieviete kā es izskatos, vai viņa var tik kaifīgi piedzīvot. Tātad fokus tajā brīdī nevis kā es varu labāk izskatīties, bet sākt ar to, kā es varu labāk justies, dabūt sajūtu vispirms, un tad klāt likt izskatu tikai tad.
Jā, bet šeit atkal mēs atgriežamies pie tā, ka mums jāpieņem sevi. Ja, kad saka, pieņem sevi tādu, kāda es esmu. Bet ja sieviete tiešām pilnībā nerūpējas par sevi, un viņa nedod sev uzmanību, un nedod sev laiku, un viņa noveļ vainas apziņu, jā, bet man nav laiks, man ir cik tur bērni, es esmu viena un tā tālāk, ja? Tas arī nav attaisnojums, tāpēc, ka viņa var uzradīt ar savu sievišķo spēku, viņa var uzradīt savādāk. Viņa vienkārši nezina, ka viņai tāds spēks ir. Te ir viens piemērs no kursa, kur man bija gadus vairākus atpakaļ, ko es stāstīju, principā to pašu, ko tu tagad stāstīji. Ja? Tad jāizmaina ir iekšējais stāvoklis, jāizmaina ir attieksme, jāizdziedina iekšējās traumas un bērnības šie te pašpārmetumi, kuras mums krājās nervu sistēmā un kas mums liek mākslīgi iet un sasniegt kaut ko, kas patiesībā nav tā pamatvēlme, bet tā ir kompensācija. Tad tas jautājums no sievietes bija tāds, viņi saka, apmēram, jā, tas ir ļoti skaisti, kā jūs to visu tagad sakat, bet viņi saka, man ir īsas kājas, man ir strups deguns, man ir maza mute, kā lai es tā kā patīku tad sev? Ok, bet kas ir tava patiesā vērtība? Vai tiešām tas, kad tā strupās kājas un kas tur vēl, vai tiešām tā esi visa tu, kas patiesībā tu esi? Nē, tas ir tikai tavs avatārs. Bet neatkarīgi no avatāra. Tavs ķermenis, respektīvi tavs ārējais veidols. Jā, kuru tu īstenībā, ja mēs paskatītos dziļāk dvēseles uzdevumos, apzināti esi izvēlējusies. Tavas rakstura īpašības, tavas viss, tā enerģētiskā struktūra, ko tas cilvēks nes, viņš speciāli izveido tādu ķermeni, lai caur to it kā mīnusu atvērtu sevī kaut kādas pērles, jo vienmēr aiz mīnus zīmes tas, kas cilvēkam ir mīnusā, vienmēr tur glabājas kaut kāda pērle, ko cilvēks transformējot to, izmainot to, viņš atvēr sevī kaut kādu ļoti lielu talantu. Bet neatkarīgi no tā, kāds mums ir fiziskais ķermenis, mums ir sievišķais spēks. Tas nozīmē, ka jautājums, ko tu gribi? Ja, jautājums ir to, ko tu vēlies. Ja tu tajā brīdī, kad gribi kaut ko pieredzēt, no sirds patiesi, satikties ar draugiem, piedzīvot skaistas attiecības, tur var atrast, tam nav robežas, tāpēc, ka tāda sieviete var atrast arī sev pretī tādu cilvēku, kuram ar to ir ok. Tad fokus tajā gadījumā ir uz to, ka man vispirms ir jāizskatās atbilstoši kaut kam, un tikai tad es dabūšu draugus, tikai tad es jutīšos pašpārliecināta tajā amatā, vai būšu vērtīga, lai iekšējā sajūta vērtība, lai pretendēt uz augstāku amatu vai darīt lietas, ko es gribu. Respektīvi, fokus ir uz to, ka sākumā es gribu izskatīties, un tad es gribu, lai to sasniegt. Bet tas ir tā lielākā kļūda arī. Jā, tāpēc, ka mēs fokusējamies uz to, kad prāts domā, ja es tā neskatos, es tur nevaru. Bet, jā, labi, ok, būs kaut kādas vietas, ja mēs gribam iet uz Victoria's Secret Angels, jā, kaut gan tagad arī viss ir izmainījies. Tagad vairs nav tādu standartu, kad ir jābūt tikai obligāti kaut kādam noteiktam ķermeņa standartam. Tas nozīmē, ka mainās apziņa, tas nozīmē, ka var visādi. Ka nav obligāti jābūt tam modeles tipā sievietei, lai viņa varētu vispār kaut ko sasniegt. Un mēs šeit ejam uz to, ka bet tādai sievietei, kura nav izveidojusi sev šādu ķermeni, viņai nekad tāda patiesā vēlme nebūs tur būt. Teiksim, ja mēs runājam par modeles karjeru, ja? Viņai nekad iekšēji nebūs tā, ka viņa tur gribēs. Jo ja viņa gribētu, viņa būtu pirms jau nākšanas uz zemes paņēmusi sev tādu ķermeni, izvēlējusies sev tādus vecākus, kas iedos tādu ķermeni, lai viņa pēc savas dvēseles tās intereses, ko viņa grib piedzīvot šajā dzīvē, ko viņa grib uzradīt, viņa to varētu arī piedzīvot. Tad patiesībā tam cilvēkam jāapzinās to, ka viņš savā veidā ir izvēlējies šādu ķermeni, šādas savas izējas pozīcijas ar mērķi, lai apzinātu sevi kaut ko citu, lai apzinātu sevi dziļāk, un viņam ir jāvērš uzmanību uz to vispirms, jo tas ir tā kā mazliet priekšā parādīts, ka tur neskaties, tev speciāli ir domāts, lai tu tā kā skatītos uz kaut ko citu un domātu par kaut ko citu. Jā, tāpēc, ka ja tajā dvēseles blueprintā, jeb tajā skriptā pirms tam, kā cilvēks nāk uz zemes, ja viņa grib atrast sevi,
tad viņa noteikti izvēlas kaut ko tādu, kas viņai liks uzdot visu laiku jautājumu un meklēt sevī dziļumā. Un to pēc tam viņa būs, tad, kad viņa to sapratīs, viņa būs ļoti, ļoti pateicīga par to, ka viņa būs, ka tas ķermenis ir tieši tāds, jo bez tā viņa nekad netiktu pie sevis, kas viņa ir patiesībā. Viņa nekad neatrast to sievišķo spēku. Jo, ja tu paskaties, ja mums nav spogulis pretī, un mēs aizveram acis, un mēs ieejam šeit un tagad tajā sajūtā. Un tad, kad mēs vienkārši jūtam šeit un tagad ir tā, pilnība, mums viss ir. Mums ir gaiss, mums ir silti, mums viss ir. Un vai kāds domā, ka, jā, bet es to nevaru izjust caur šo ķermeni. Ja kāds to domā, tad tas ir tikai prāts. Tas ir prāts, kas domā. Un uzdevums ir atrast sievišķo spēku, iziet no kreisās smadzeņu puslodes, kur viss ir loģiski, tev jābūt tā, ja tu esi tā, tad būs tā, tur ir tā kā limitācijas. Aiziet uz labo smadzeņu puslodi, kur viss ir iespējams. Ok, es jūtos labi šeit un tagad, vienalga kāds man ir ķermenis. Jā, un es zinu, ka man ir sievišķais spēks. Kas ir sievišķais spēks? Tā sajūta, ka es jūtos labi šeit un tagad. Un es zinu, kas ir tas, ko es patiesībā vēlos. Un ja tas ir tā, kad es vēlos izdziedināt savu nepieņemšanu, tad lūk, tas ir nākamais fiziskais solis, ko mēs ejam un daram. Tātad strādājam ar sevi, ejam iekšā sevī, dabūjam sev stāvoklī, kur mēs jūtam labsajūtu un pietiekamību par sevi tādi, kādi mēs esam. Tā ir izejas pozīcija, līdz ko mēs to dabūjam, tad mēs varam likt klāt visas pārējās dekorācijas. Kā ir šajā gadījumā cilvēkiem, kuri droši vien, ka viena daļa varētu būt, ka teiks, jā, bet zini, es esmu tik aizņemts dzīvē jau ar visu saimniecību, bērni, darbs, vīrs, draugi, kur izaugsmu? Es teiktu, tā ir prioritāte un acīm redzami tam cilvēkam vēl nav pienācis tas laiks, ka viņam tas viss jau ir apnicis. Viņam patīk kaut kur atkal, mēs skatāmies, iekšējā vēlme, primārā vēlme, ka viņš tic tam, viņš tic tai realitātei, kas notiek tagad, viņš tic tai realitātei, kad es esmu aizņemts ar visiem darbiem, bērniem un tā tālāk, ka man nav laiks izaugsmai. Viņš tam tik ļoti tic, ka viņš nemaz nevar ieraudzīt to savu sievišķo spēku, ka viņš varētu uzradīt savādāk. Un ja viņš vēlētos, tāpēc, ka vēlme nav pietiekami spēcīga, ja viņš par to uzzina, ka es taču varu arī savādāk, tas, kas man ir jāatrod šī iekšējā labā sajūta, kur viss jau ir noticis, kur ir šeit un tagad tas moments, kur viss dzimst no tā pirmsākuma, no tukšuma. Un es tajā jūtos ļoti, ļoti labi. Un ja es no šīs stāvokļa, no šīs sievišķās enerģijas stāvokļa, ja es no viņa sāku radīt to nākamo mirkli, kad nē, es gribu sev laiku, es gribu izveidot tā, ka man pamostoties, man vēl ir laiks priekš sevis, nevis tikai ātri izskriet ārā no gultas, saģērbties, sataisīties un braukt uz darbu. Tas viss ir to, ka cilvēks sev atļauj vai neatļauj, jo kas vēl ir tās sievišķās kvalitātes par to, kad mēs paļaujamies. Tas sievišķais spēks ir arī tajā, kad mēs paļaujamies, ka mēs to gribam, mēs to jūtam, mēs tajā esam un mēs uzticamies, ka tas notiks. Mēs neklausāmies to, kā mēs runājam, paškritiķis, jā, un tad ieslēdzās prāts, kurš saka, nē, bet tas jau ja tu šitā turpinās, tu neko nenopelnīs, tev nekas nenotiks un tā tālāk, ja. Ja mēs šito nemākam pārvaldīt, tas ir atkal tavs lauciņš, ja, kur tev ir kurs prāta pārvaldīšana. Ja mēs to nemākam, ar viņu nemākam neko darīt, tad mēs dzīvojam pēc vīrišķā principa. Jā, tad mēs nemaz to... Tad principā vienkārši tad cilvēks turpinās tā dzīvot, jā. Kamēr viņš gribēs savādāk un tā vēlme būs pietiekoši spēcīga, ka tas cilvēks radīs sev vietu un laiku un apstākļus, lai strādātu vai lai attīstītu vai pilnveidotos. Kaut kur, protams, tas tāds varbūt neizdevīgs piemērs, bet... Tad, kad mēs saslimstam dažreiz,
Mēs pēkšņi uzreiz atrodam laiku i zālēm, i laikam sev, i atpūtai, i visu pārējo. Un tas laikam tā ir tāda galējā robeža par to, ka jau mūsu acīm redzami mēs tā kā kļūstam imobīli un nespējam vairs rīkoties, un mums jau acīm redzams aicinājums ir pievērst uzmanību, ka kaut kas galīgi ir nepareizi. Jā, tāpēc, ka patiesā vēlme ir atpūsties, un vienīgais, kā cilvēks sev atļauj atpūsties bieži vien, es nerunāju pa visiem, bet tas ir tas, ka tad, kad viņš saslimst, vai viņš sev dzīvē uzrada tādu situāciju, kur viņam nav variantu, un tad viņš saka, es nevaru. Ja cilvēkam nepietiek spēka pateikt, klau, man ir vajadzīgs atvaļinājums, vai man ir vajadzīgs laiks sev, man ir vajadzīgs pieredzēt to, ko es gribu, ja viņam to bail ir pateikt, bet īstā vēlme ir pēc tā, tad viņš sev uzradīs tādus notikumus, un bieži vien tas ir destruktīvi, jo tad viņam ir attaisnojums pret citiem cilvēkiem pateikt, redz, man šādi notika, tagad es esmu vērtība, es varu tagad atpūsties. Ja? Tas ir arī par vērtības apzināšanos. Tas ir par to, cik mums ir apakšā bailes atzīt savas patiesās vēlmes. Jo, principā, ja es sākšu teikt, jā, es gribētu to, un tad daudz cilvēku teikt, jā, bet tu tā kā var izskaties kā cilvēks sabiedrībā, kurš nav vērtība. Tad tu iespējams neko nedarīsi. Pirmkārt, tā nav taisnība. Respektīvi, ja man viss būs, tad es neko nedarīšu. Jā. Vai arī, tiešām cilvēks saka, jā, bet tad tu nepalīdzēsi man. Jo skatāties, ja tev ir spēks, un ja pirms tam tev nebija spēka, tu pakārtojies, tu biji izdevīgs cilvēkiem, tu biji izdevīgs sistēmai, un visiem viss labi. Bet tiklīdz tu atgriez savu spēku, tu saki, bet es varu arī nepakārtoties. Es varu nedarīt to, ko es vēlos. Es varu nedarīt tur to, un tad sistēmai liekas, paga, mums bija izdevīgāk, kad tas cilvēks bija tāds. Parunājam par šo te, tāpēc, ka tas ir vēl viens temats, kas ļoti daudz cilvēks interesē. Tieši attiecībās, īpaši, kad sāk strādāt sievieti, pārsvarā pirmā, mēs redzam statistiku vienkārši, 9% izaugsmē iet sievietes vispirms, un pārsvarā tas ir brīžos, kur sievieti iet izaugsmē, vīrietis neiet izaugsmē. Tas nenozīmē, ka vīrietis ir sliktāks vai labāks, vienkārši liecina par to, ka sieviete kaut kādā brīdī progresē un aug, un ļoti daudz gadījumu, kur viņas raksta, tā kā man vīrietis sāk nesaprast. Viņam sāk likties tā kaut kāda sekta, kur tur nodarbojas meditēšana, elpošana, tais kaut kādas sievišķās prakses tur, ja, kas tā pa sektu ir, un viņa saskarās ar to, ka tur nav atbalsta, viņi saskarās ar to, ka tur ir nicinājums, un tur pat ir atkal no serijas sievietes skatās kaut kādu savu webināru vai izaugsmas kaut kādu pārraidi, iet garām vīrietis un atkal tu šito skaties, jā. Kā sievietei rast to spēku, lai pastāvēt pa savu? Mēs atgriežamies atpakaļ pie tā, kā mēs tikām audzinātas. Un ne tikai mēs tikām audzinātas, bet vīrieši jau tika audzināti, kā uztvert sievieti. Kā tu redzi no savas perspektīvas, kā vīrieši uztver sievietes? Katrs mēs mēram pēc savas mērauklas. Ja? Un vīrietis ir pieradis, ka viņam blakus ir sieviete, kura dara visu pati, kura velk uz sevis, piemēram, dēls redz savu māti, kura darīja, kura pakārtojās, kura upurēja sevi gan bērnam, citreiz vīram, kura nebija piepildīta, viņa nebija tāda enerģijas, baudpilna, seksuāla sieviete. Bet es tagad arī nerunāju par šo seksualitāti. Ja es runāju vairāk par to, ka viņa ir laimīga. Viņa ir laimīga savā būtībā. Viņa nedzenās, viņa nesteidzās, viņa nekonkurē, viņa nepierāda, viņa necīnās ar vīrieti. Cik tādas ģimenes ir? Es teiktu, ka Padomju Savienībā visi bija vienā strīpā. Gan sievietes, gan vīrieši ar visiem darbiem. Un tas, kā es redzu, ka tas vīrietis, viņš nemaz nav redzējis tādu sievieti, kura ir, ne visi, protams, ja, bet lielākā daļa vīriešu, viņi nav redzējuši sievieti, kura caur savu baltpilno esības stāvokli var uzmaterializēt visu, ko vajag viņu ģimenei. Un viņš vienkārši netic, ka tas ir iespējams, tāpēc, ka viņš nav redzējis tādu piemēru. Sieviete tagad notiek uz planētas šī sievišķās enerģijas
pat ne maiņa, atzimšana, ieraudzīšana. Tagad mums tāda sajūta, kad mēs veramies paši vaļā, un kāpēc sievietes iet izaugsmē? Tāpēc, ka viņām pirmajām tas ir jālaiž caur savu sievišķo ķermeni, jo tas ir viņām dabiskāk, jo vīrietim vairāk ir izpausme, sievietei vairāk ir esība, un sievietei tas ir sevi jāatver. Un sanāk tas, ka vīrieša izpausme, viņa paliek tāda pati. Tas, kas mainās uz planētas Zemes, tā ir sievišķā kolektīvā apziņa. Bet ja vīrietis nezina, ka notiek šī maiņa un kad tagad ir normāli, ka sieviete var būt savā tajā izaugsmē, būt savās meditācijās, tāpēc, ka sievietes procesi notiek iekšā, vīrieša procesi notiek uz āru. Sieviete nevar pierādīt to, kā viņas vēlme materializēja labklājību ģimenē. Tikai viens vīrietis to saprot, ka tā ir sievietes vēlme, ka viņai ir ambīcija, ka viņa grib labklājību ģimenē, un tas izpaužas caur vīrieti. Un vīrietim nāk piedāvājumi, viņam nāk viss, kāpēc. Tāpēc, ka šī sievišķā enerģija, viņa ir uzradījusi to matēriju, materializāciju ar visu, ka tur jau viss ir. Sievietei, kas jādara, nekas viņai tikai jāgrib, ka tas ir. Viņai ir jābūt savā sievišķajā spēkā, un viņai ir sievišķais spēks ir arī magnētisms. Es tā kā nepateicu to sākumā, bet es jūtu, ka šeit ir vieta runāt. Sieviete ir tā kas tur to magnētismu. Vīrietis kā elektrība. Sieviete ir tā, kura notur to visu. Ap viņu tas viss griežās, ja? Kā zeme. Kā planēta Zeme, viņai ir savs magnētiskais lauks. Un ja sieviete tagad iet šajā, bet vīrietis par to nezina, viņam liekas, ka kaut kas nav normāli. Respektīvi, vīrietis ekspektē, kad sieviete iest kā vīrietis, iet darīt pēc prāta, kā vīrietis saprot, kā pasaule notiek, kā jādara, kā visi vīrieši dara. Un ja viņš ir uzaudzis ģimenē, kur ir ļoti vīrišķīga māte bijusi, kur mēs esam daudz saskārušies ar to, tad viņš ekspektēs, ka viņa sieviete arī tāpat rīkojās, un viņš pat nedod iespēju tai sievietei uzradīt pa sievišķam, kas patiesībā būtu domāts arī tā, kad viņa rada to caur savu sievišķo enerģiju, un tad tā realitāte vienkārši mainās vīrietim arī, tāpēc, kad viņš ir viņas realitāte, un viņam sāk notikt vairāk sinhronitātes, vairāk iespējas, tikai pateicoties tam, ka sieviete izdala šo te enerģiju, uz kuras vīrietis var būvēt visu šo te savu uzņēmumu, impēriju, par savu kā gribu. Tieši tā. Tieši tā. Bet vīrietim ir jāzina tas pamatprincips, ka sievietei nav jāskrien darbā. Sieviete var uzradīt viņu ar to, ka viņa tā grib. Un viņa caur savu magnētismu, viņa pievelk savā dzīvē. Vīrišķais princips ir vairāk iet un dabūt. Sievietes princips ir vairāk, ka viņa pievelk, viņa neko nedara, viņa pieņem. Ja mēs redzam intīmās attiecībās, ja, seksuālo aktu, ko dara sieviete? Sieviete pieņem. Vīrietis atdot, viņš iet tajā darbībā. Vīrišķais princips iet darbībā. Sievietei viņa tikai jāpieņem, tāpēc, ka viņa ir tas magnētisms, kurš pievelk to. Kāpēc saka, kad es gribu piesaistīt tādu vīrieti, mums nav nekas jāpiesaista, mums ir vienkārši jābūt kā magnētam, bet tas magnēts viņu var just tajā esības stāvoklī. Un jā, viņš kaut kur ir saistīts arī ar kundalīni enerģiju. Un jā, viņš ir saistīts ar to zemes tādu mierīgu, tādu kā medus, tādu enerģiju. Bieži vien mēs varbūt tās varam parunāt arī ar kundalīni, tā ir tāda enerģija, kura mums ir... ja jau tu sāk reiz runāt, tad tev jāsāk ar kas ir kundalīni? Ok, kundalīni mūsos ir tāda enerģija, kas ir tas iekšējais spēks, kas saucās arī tā sievišķā enerģija, kura parastam cilvēkam, viņa ir tādā tā kā aizmugušā stāvoklī. Un tad, kad sievietes sāk strādāt ar sievišķām praksēm, tad, kad sievietes sāk šo enerģiju modināt, tad, kad viņa strādā ar saviem intīmajiem muskuļiem, tad, kad viņa strādā ar dažādām jogas metodēm, ar elpošanām, un tas nav tikai sievietei, tas ir arī vīrietim. Un ja viņa sāk šo spēku modināt, tad tas kundalīnī, viņš tā kā ceļās
šī enerģija tā kā ceļās ķermenī uz augšu. Un ja sieviete ir izdziedinājusi savas traumas, ja sieviete ir izdziedinājusi savas bailes un savas negatīvās pārliecības, tā sajūta ir vienkārši... Viņa ir dievišķīga sajūta, tāpēc, ka tā enerģija, viņa ir pat karsta, viņa ir silta, viņa ir plūstoša, viņa ir kā tāda upe, kas izdziedina visas tās neizdziedinātās daļas. Kas notiek, ja nav izdziedināts programmas? Ja nav izdziedināts un šī enerģija, viņa sāk aktivizēties tajā cilvēkā, tad tas cilvēks, viņš sāk pieredzēt ļoti spēcīgi tās lietas, kuras viņš bija apslēpis sevī. Piemēram, viņam ir bijusi kaut kāda trauma, teiksim, sieviete piekrāpa vīrietis. Un sieviete ir šo traumu nevis notransformējusi, nevis izdziedinājusi, bet ar laiku tā kā aizmirsus. Jā. Un tad, kad bet tā trauma viņa ir neizdziedināta, bet viņa tur stāv, un tad, kad šī enerģija viņa tā kā aktivizējās, viņa visu to, ko sieviete nes savā enerģētiskajā laukā, viņa viņu tā kā uz āru parādīs apziņas līmenī, un sievietei vēlreiz būs jāsatiekās ar to kur ir tas, ko tu nes sevī, kur ir tas aizvainojums, kas veido arī tavu vibracionālo stāvokli. Kā tas potenciāli varētu izskatīties dzīvē? Tas, kad varētu būt pat tā, ka notiek vēlreiz tāda situācija. Vēlreiz tāda situācija. Uzrodas kaut kas līdzīgs, kur sieviete atkal iet uz riņķi uz to situāciju, tāpēc, ka tā ir radoša enerģija. Tā ir tāda tā kā... Tāpēc, ka iekšējā vēlme principā ir to izdziedināt, lai varētu iet tālāk. Bet, lai izdziedinātu, ir sievietei jāredz, ar ko viņai tā kā jādarbojās. Un tāpēc šī enerģija viņa tā kā izceļ uz āru to emocionālo negatīvo pieredzi, lai sieviete varētu viņu transformēt un izdziedināt. Un tāpēc cilvēkiem ir bail pamodināt to iekšējo spēku, lai neieraudzītu to, ko viņš patiesībā iekšā sevī nes. Tai skaitā bailes, tai skaitā aizvainojums, tai skaitā nepieņemšanas. Un tas, kas notiek tas, kad, ja mums ir daudzas traumas, mēs vienkārši aizveramies ciet. Ja mēs aizveramies ciet, mēs principā neko nejūtam. Bet tas spēks, viņš jau ir iekšā. Un ja mēs viņu nepamodinām, viņš paliek guļošā stāvoklī. Un tāpēc mēs runājam par to, ka tagad ir laiks sievietēm aktivizēt to savu spēku. Ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem aktivizēt šo spēku. Bet tas nāk kopā ar to, ka mums ir jādziedina to, ko mēs sevi nesam. Tas, kas nav izdziedināts, viņš būs jāizdziedina. Parunājam par tām bailēm, jo man liekas, tā ir viena no lielākajām problēmām un šķēršļiem, kāpēc mēs neejam un nedaram tās lietas, kuras mēs gribam. Mums ir bail no neveiksmes. Mums ir bail, ka nesanāks, mums ir bail, ka neizdosies. Ko to darīt, kā to dziedināt? Es redzu to, ka mums ir jāatrod tas baiļu iemesls. Kur ir tas, no kā mēs patiesībā baidamies? Un ja mēs atrodam to patieso bailes iemeslu, tad viss mainās. Mēs saprotam, mēs sākam strādāt tieši ar to, mēs viņu transformējam un mēs saprotam, ka spēks ir mūsos. Mēs atgriežam atpakaļ savu uzmanību sev, mēs paņemam spēku no tām bailēm, mēs viņās ieejam iekšā, mēs paskatāmies acīs. Un tā, ka mēs paskatāmies acīs tam, un mēs tam izējam cauri, un mēs saprotam, tā ir mana realitāte, ir bijusi kaut kāda vēlme man, lai es to piedzīvotu, lai es to atrastu, un lai es ietu tālāk. Ir kaut kāds process, kā to dara? Tu vari izvest cauri tādam praktiskākam procesam, kā dziedināt bailes. Tas, kā es daru, es esmu izveidojusi meditāciju, atrast baiļu avotu un to transformēt. Pat, ja man nav, piemēram, šeit un tagad bailes, es zinu, kad ir kaut kādas slēptās bailes, ja man nepiepildas kaut kādas vēlmes, ko es vēlos. Tas mans mehānisms ir tāds, es jūtu, jā, ok, man šobrīd to baiļu nav, bet man tā vēlme arī nepiepildās. Es zinu, ka tās ir slēptās bailes. Es, izmantojot šo meditāciju, es eju iekšā, lai es tā kā saredzētu, kas ir mans baiļu avots, kāpēc es tālāk neeju. Un šajā meditācijā es redzu, man nāk atbilde,
kur es sev meloju, vai kur es sev neticu, vai kur man ir jāpiestrādā pie savas vērtības apziņas, kur man ir jāpiestrādā pie savām prasmēm, kur man ir jāpatrenējas kā speciālistam, kur man ir jāizdziedina kaut kas, lai man attiecības būtu veiksmīgākas. Un caur šo meditāciju es atrodu to baiļu iemeslu, un tad caur reframinga principu es tās bailes laižu vaļā, jo es esmu viņus pamanījusi, un tad, kad es viņu pamanu, tad es caur savu augstāko apziņas daļu dziedinu savu to neapzināto daļu. Bieži vien šīs bailes ir iesprūdušas kaut kādā no mūsu dzīves posmiem. To, ko mēs saucam par iekšējā bērna dziedināšanu, par transformācijas procesiem, ka mēs ar savu atmiņu, mēs tiekam pie savas atmiņas faila, kur, piemēram, man tās bailes bija, kad man bija, teiksim, 13 gadi, un tās bailes ir tur, un tas ir tas avots. Citiem cilvēkiem tās bailes ir iepriekšējā dzīvē. Teiksim, publiska uzstāšanās, tāpēc, ka jā, man iepriekšējā dzīvē kāds tur publiskā vietā kaut ko izdarīja, ja? Un tā tas avots ir tur, un tādā veidā mēs ejam uz to galveno avotu, kur tas viss sākās, un to transformējam. Un es to daru caur to meditāciju, par kuru es stāstīju pirms tam. Bet te pašā laikā cilvēks var izmantot arī jebkādu citu veidā sevis iepazīšanas tehnikas, metodas, vienkārši kā saprast, kas ir tas, ko tu baidies, kas ir tavs nedrošības, vienkārši būt godīgam pret sevi, un cilvēks var izrakstīt ārā vienkārši viss tas, ko viņš jūt, domā, tic par sevi, īstenībā, kāpēc viņš dara to, ko viņš dara, kas ir patiesais mērķis, kas ir patiesā motivācija, kāpēc es esmu tur ar tiem cilvēkiem. Respektīvi, ir daudz veidi, kā var noskaidrot to. Mums ļoti daudz veidi ir mentoru programmā, mums ļoti daudz veidi tehnikas, meditācijas prakses un procesi ir par prāta pārvaldīšanas kursā. Tā kā tas arī ir veids, kā var saprast, kas ir tas bloks, kas ir limitācija. Sievišķais spēks un maģija, kā tas iet kopā, vai tas ir kaut kas līdzīgs, vai tas ir kaut kas atšķirīgs? Mēs varam drusciņi paskatīties arī uz to vārdu maģija. Daudziem cilvēkiem ir bail no šī vārda. Liekas, maģija, tad tas ir kaut kas tāds nezināms. Kā veca raganu tante sēž pie spoguļu bumbas kaut kādas un kaut ko tur burās un vāra zupo aizmugurē kaut kādas. Tas ir tas, kā es to iedomājos. Tieši tā arī cilvēki parasti uztver, viņam liekas, ka tas ir kaut kas tāds. Ja mēs sākam skatīties to vārdu no vairākām pusēm, ko nozīmē tā maģija, ja mēs skatāmies no angļu valodas, tas ir magnificent, ja, ka tas ir kaut kas tāds varošs cēls. Ja mēs skatāmies no krievu valodas magušistvini, tas varens, ka viņš var, mags. Mags ir tas, kurš pārvalda realitāti. Mags ir tas, kurš pārvalda realitāti. Sievišķais spēks ir tas, kurš to realitāti reāli arī vada. Tā vēlme ir tā, kura uzrada to realitāti. Tas ir, es negribu teikt, ka tas ir viens un tas pats, bet tas ir neredzamais spēks, kas nāk no tās vēlmes, no sievietes vēlmes, kas materializējas matērijā, un mēs viņu pieredzam. Un tad, kad loģiskais prāts to nevar izskaidrot, kā tas notika, tad viņš izvēlas, tā ir maģija. Maģija mums notiek katru dienu, un es saku, tā sievišķā ir maģija. Sievišķā maģija ir darīt, nedarot. Viņa zina, ko viņa grib, viņa ir tajā šeit un tagad stāvoklī, kur viņai pietiek enerģijas, kur viņa labi jūtas, un viss notiek. Un no malas izskatās, ka viņa tur burās, ka viņa tur kaut ko dara, viņa kaut ko nodarbojās ar savu maģiju. Viņa var. Tas nozīmē, ka viņa ir tikusi pie tā sava spēka, viņa viņu izmanto, viņa zina, kā vēlēties, viņai nav bail no savas vēlmes, un tas notiek. Es esmu redzējusi arī sievietes, kuras šādā veidā ir arī nodarījušas daudz ko destruktīvi. Es domāju, ka mēs visi caur savu sievišķo spēku esam izdarījuši destruktīvas rīcības, un tad mums pēc tam ir ļoti bail no tā. Vēlējušies kaut ko, kas pēc tam ir piepildījies. Jā. Vēlējušies arī nevisai labas lietas, kā piemēram, nezinu, lai tev tur kaut kas notiek ar tevi dusmās kaut ko, un tā vēlme ir materializējusies. Tieši tā. Un tāpēc, ka to nevar redzēt, tad tas ir
destruktīvi, bet tas, kurš to ir vēlējies, viņš jau redz pēc tam matērijā rezultātus. Par to atbildību nes pēc tam tas cilvēks? Viss atkarīgs no tā cilvēka. Protams, ka viņš nes atbildību, tāpēc, ka viss tas, ko mēs radam, tā mēs radam sev realitāti. Tagad jautājums, vai mēs esam nokļūdījušies, jā, mēs nesam atbildību, tāpēc, ka mēs pieredzam tādu realitāti, kādas ir mūsu vēlmes, kā mēs izmantojam savas vēlmes. Bet jautājums, vai mēs sevi sodam pēc tam, vai mēs saprotam, izprotam cēloņu un seku miedarbību, un mēs saprotam, šāda veida mana izpausme radīja šādus rezultātus, līdz ar to, es sev piedodu, es strādāšu pie tā, lai man šī vēlme nav tāda. Jo no kurienes aiziet tā negatīvā vēlme? No tā, ka cilvēkam sāp, un sāpināts cilvēks sāpina citu cilvēku. Jo tas, ka viņš, piemēram, vai greizsirdība, vai citreiz ir tā, ka daudz saistās tā sievišķā maģija ar to, ka tur par vīriešiem sākās karš, un tas viss smalkajā plānā, kādai patīk tur citas vīrs vai kaut kas tāds, un tad sākās maģija. Un ko dara sieviete? Sieviete ietaisa rituālu pie kādas citas sievietes, lai piesaistītu to vīrieti. Viņa nezina vienkārši savu īsto sievišķo spēku. Viņa zina, ja mana patiesā vēlme ir tāda, tad es uzradīšu to. Bet tā kā sievietei nav piekļuva pie šīs patiesās vēlmes, vai viņai, un tai skaitā, ja sieviete nes sevī ļoti lielus pārdzīvojumus, un viņai ir tas enerģētiskais lauks ar ļoti lielām sāpēm, viņai nepietiek tā enerģija, lai viņa vēlētos no prieka, no tā, ka es ticu, ka man tas sanāks, ja? Un tad viņai liekas, ka viņai vajadzīga ir kāda cita sieviete, kuru nodarbojas ar maģiju, un tad viņai palīdzēs viņu īstenot. Nē, īstenībā tā ir patiesā sievietes vēlme, un tās sievietes, kuras tic tam visam, viņas un vīrieši, visi cilvēki, kuri tam tic, viņi ar savu ticību, viņi uztur to realitāti. Viņi uztur to, ka jā, maģija eksistē, jā, mēs varam nodarīt pāri citiem cilvēkiem tikai vēloties. Jā, mēs to varam darīt. Bet jautājums, vai tas pretī cilvēks, kurā viņš vibrācijā ir. Šeit arī par to maģiju, ja? Ja man ir tas plauktiņš, pa ko mēs runājam, uz ko uzkabināt, ja man ir kaut kur iekšēji vēlme atrast sevī kaut kādu negatīvu sajūtu vai pārliecību par sevi, tad uz mani iedarbosies tā maģija. Bet ja man neinteresē tas, ja es negribu ar to nodarboties, es ticu savam spēkam, es ticu, ka es varu uzradīt tā, kā es gribu, bez manas brīvās gribas man neko nevar izdarīt. Un tā nevar, bez cilvēka brīvās gribas neko cilvēkam nevar izdarīt. Viss pievelkās tikai pēc rezonances. Tad, ja cilvēkam ir baile, ja viņam ir aizspriedumi, ja viņam ir aizvainojumi, viņam varēs uzkabināt, viņam varēs uzlikt kaut kādus tur noskaudumus, uzlikt visādus tur maģijas virsū. Tas ir par to, kas ir tāds cilvēka rezonants, kurā viņš atrodas. Un viņš, protams, pieredzēs savā realitātē, ka redz, es jau jums teicu, ka pasaulē ir tā, un viss tas notiek tā, viņš vienkārši pieredzēs savas ticības un pārliecības. Un to arī parasti cilvēks dara. Tas, ko mēs darām savā ikdienā, mēs gribam savas pārliecības pieredzēt to fizikā, lai mums ietu kopā tas, ka, tam, kam es ticu, tā arī notiek. Bet ja mēs redzam, ka notiek tā, kā mums nepatīk, mums ir iekšā jāmaina tas, kam mēs ticam, un mēs to varam izdarīt. Cik svarīgi sievietēm ir šie sieviešu apļi šobrīd, networkings kā tāds, un ko tu par to saki, kā tu to redzi, kas ir tas, kas varētu palīdzēt sievietēm kopā, varbūt tās vienoties? Manuprāt, ļoti svarīgi ir sievietei, kad ir tādas blakus līdzīgi domājušas sievietes ar šo sievišķo enerģiju, ar šo izpratni, kā lietas notiek, jo tādā veidā viņas viena otrai, vispār sievietes, mēs viena otrai tad iedodam šo ticību, ka tu vari būt savā spēkā. Šeit nav konkurences, mēs nesalīdzinamies, mēs te nespēlējam sacensības, mēs viena otru atbalstam, jo gan manī, gan tevī ir vienāds spēks, un mums ir jāpalīdz vienai otru atbalstīt tajā, kad kā tu šo spēku izmanto. Bet tas, ko es neatbalstu, ir apļi, kur sievietes savācās, viņām dzīvē neiet, un viņas kaut negatīvi domā par citiem cilvēkiem,
Un tad viņas tā kā atradušas to drošo salu un tajā negatīvismā pārspriež tās visas lietas. Ja? Tāpēc, kad ja tā sieviete domā, ka vīrieši visi ir tādi, un man vienai pašai, redz, kā es esmu cietusi, man vienai pašai tur tas viss jāizdara un tā tālāk, un tad ir vēl viena sieviete, un vēl tādas 10 sievietes, un vēl 100 tādas sievietes, viņas sanāk kopā, viņas jūtas droši, atbalstītas savā vidē, bet ir tā sajūta, ka viņas ir pret kaut ko. Bet tas, ko vajag atbalstīt, tas, kad jā, tevī ir spēks, tu vari uzradīt tā, kā tu gribi, un tev no manis neko nevajag, un man no tevis neko nevajag, jo man ir tas spēks, un es varu uzradīt pilnīgi visu, ko es gribu. Un mēs ar šo sajūtu, ka mēs katrai esam ļoti spēcīgas, ļoti pilnvērtīgas, mums visām viss pietiek, jo nav nekas jādala. Šeit es gribēju prasīt, bet tu jau sāki atbildēt par to konkurenci. Kur ir šī sievišķā konkurence? Lūk, tāpēc, ka tas, kas mums ir caur sociumu un caur mākslīgo intelektu, caur mākslīgo skaistumu, mums tiek rādītas tās bildes, un tas, ka tā kā sāk ar to, kad kura skaistāk, ja? Kad tā, kura skaistāka, tā it kā sanāk. Bet ir jautājums, bet kāda ir tā primārā vēlme? Un vai tu tici, ka tev pietiks? Vai tu tici, ka tava vērtība ir tajā, ka tieši tāda, kāda es esmu, tā ir tieši vērtība? Un ar to ir jāstrādā. Un ka visumā pilnīgi pietiks. Un tā vēlme, piemēram, liekas, vīriešu mazākumā ir, ja? Sevišķi bijušās Padomju Savienības reģionā sievietēm ir tā sajūta, ka vīrieši ir mazākumā, kāpēc? Tāpēc, ka daudz cieta karā un tā tālāk. Un tad liekas, ka to labo vīriešu jau nav, bet tagad mēs atgriežamies atpakaļ. Tagad tev ir iespēja uzradīt to realitāti, izmantojot savu labo sajūtu, izmantojot šo sievišķo enerģiju, tieši tādu, kādu tu gribi. Un bieži vien viņš var atnākt pa citādā izskatā, bet visticamāk ir tā, ka sieviete tieši sev nomaterializē tieši tādu, kādu viņa grib, pat arī pilnīgi izskatu. Un tie var būt līdzīgi vīrieši, jo tāpēc, ka tā sievišķā enerģija viņa uzrada no tukšuma jaunu realitāti, kur visi cilvēki jau ir iekšā. Tas nozīmē, ka arī viņas ideālais partneris, kuram ir lielāka vērtība nevis tā, kā viņa izskatās, bet tā, kas viņa ir, jo viņa jau to ir uzradījusi, ja? Tad visām viss pietiek, tur nav ko konkurēt. Tagad ejam tālāk, un par ko mēs konkurējam? Jā, mēs varam iedvesmoties. Es paskatos uz skaistu sievieti, kura rūpējas par sevi, kura ir talantīga, kurai viss dzīvē notiek, es iedvesmojos, jo man liekas, oh my God, tas ir tik skaisti, jo tādā veidā mēs kā civilizācija esam tajā līmenī, ka mēs varam būt skaista civilizācija kā sievietes. Un tas ir iedvesmojuši. Bet ja es jūtu skaudību, tas nozīmē, ka redzot kaut kādu sievieti, kurai ir kaut kas tāds, un man ir skaudība, tas nozīmē, ka manī arī tas ir. Es redzu to citās sievietē, kas man ir, tikai es viņu neesmu atradusi, es viņu neesmu atvērusi, bet tā skaudība man liek justies tāpēc, kad augstākais mani iekšā, viņš jau grib, lai es arī sevī to atveru. Un tāpēc es sev nomaterializēju tādu sievieti, kur atnāk un man izvelk ārā to skaudību, lai es varētu atvērt arī to spēku sevī, arī tās īpašības sevī. Jo katrā tas ir. Kā es runāju ar vienu sievieti, kura strādā tieši ar kundalīni enerģiju. Un tā sieviete teica, ka viņa saka, nav cilvēka, kuram nebūtu šis kundalīni iekšā. Viņa saka, vismaz pie viņas neiet, viņa, kā es teicu, 9 gadi, ja, viņa strādā ar šo, un viņa saka, ka šī enerģija ir gan vīriešos, gan sievietēs, un nav tāda cilvēka, kuram šī enerģija nebūtu. Tas nozīmē, ka visiem tas potenciāls ir, jautājums, kā cilvēks attiecās pret to. Un tāpēc kāda konkurence, tev nav jāiet kaut kas jāgrāb no ārpuses, ja tu zini savu iekšējo sievišķo spēku. Tad mums tas spēks ir visiem, viss, kas mums ir jādara, ir jāmācās, kā viņu atvērt un kā viņu izmantot. Tu drīzumā vadīsi kursus sievietēm. Beidzot. Pastāst vairāk par to, kā tas notiks, kas tur būs. Sākšu ar to, kad es
uztaisīju kursu vairāk kā gadu atpakaļ, kas saucās Jaunā laikmeta sieviete, un es tur iedevu informāciju par 8 arhetipiem, par sievišķajām īpašībām, par iekšējo ārējo skaistumu, par to, kā šobrīd ir jaunais laikmets, kā šīs sievišķās enerģijas atšķirās no vīrišķās enerģijas. Un tad, kad es izveidoju šo kursu, es redzēju, ka sievietēm ir jāiedod tās bāzes zināšanas tieši par to, ka mums ir iekšā šis spēks, ka tā ir tā vēlme, un šī vēlme kvalitatīvi izpaužās un rada to realitāti, kāda mums ir vajadzīga, ja mēs zinām savu vērtības sajūtu, ja mēs zinām, kas ir slēptās bailes, ja mēs saprotam, kurā no modeļiem mēs dzīvojam, vai mēs dzīvojam, es visu varu pati, vai modelis, ka man ir jāglāb, šo visu mēs transformējam. Tāpēc es izveidoju jaunu tādu, kā es teiktu, kā fundamentālu bāzes kursu sievietēm, kas saucās Sievišķā spēka apzināšanās, kur es atgādināšu sievietēm, ka viņam šis spēks iekšā ir, ka mums jāstrādā pie vērtības sajūtas, un šī vērtības sajūta nenāk tikai no tā, ko saka cilvēki, bet ka šo vērtības sajūtu mēs varam audzēt iekšā sevī, un tas vēl fundamentāls process, kurā mēs iesim iekšā, mēs tieši transformēsim šīs apslēptās bailes un transformēsim šo baiļu avotu, par kuru mēs pirms tam arī runājam. Amazing. Mēs šo kursu esam uztaisījuši mentoru programmas ietvaros. Tas nozīmē, ka viņš ir ļoti pieejams pilnīgi visiem cilvēkiem. Un šis kurs ir iekļauts abonementā, kas ir mentoru programma. Tas nozīmē, ka tu varēsi vienkopus dabūt ne tikai piekļuvu šim kursam, tāpat arī tu dabūsi piekļuvu kursam prāta pārvaldīšana, kas iet roku rokā ar to. Tu dabūsi piekļuvu kursam treņu programmu miers, respektīvi emociju pārvaldīšana, un vēl 400 apmēram materiāliem, praksēm, izaugsmes video, dažādām mūsu citiem iedvesmas materiāliem, ko mēs esam safilmējuši par izaugsmi, kas atrodas mentoru programmā, kas, man liekas, šobrīd ir lielākā izaugsmas platforma Latvijā, pilnīgi noteikti pēc satura ziņā, un tas viss būs pieejams mentoru programmā, un tu vari palikt tur tik ilgi, cik tu vēlies, tad tas ir ikmēneša maksājums, un šo kursu tu varēsi iziet. Cik ilgā laikā? Šis kurs mums būs mēnesis, tās būs 5 tikšanās, bet, protams, viss būs pieejams arī jebkurā laikā sievietēm, ja viņas ir mentoru programmā, jebkurā laikā, kad viņas vēlās. Tas viss ir pieejams ierakstā būs arī, un viss šī kursa notiks tiešraidē, tātad tiks tiešraidē translēts, pēc tam ieraksti būs pieejami platformā, ieraksts un tiešraidi neatšķirās ne ar ko, visiem, kas, piemēram, gaidīs nākamo tiešraidi, visticamāk mēs viņu neveiksim, ja, jo tas būs kā ieraksta materiāls, kas būs tikpat efektīvs kā tiešraides materiāls. Tas tāds varbūt koncepts ir, ka liekas, ka tiešraidē labāk ir, ja, kur patiesībā mums 7% cilvēki iet ierakstā, viss tāpatās. Ja. Tā kā es aicinu visus tos cilvēkus, visas tās dāmas, kuras jūt rezonants ar to, ko Inta runāja, pienoties šim kursam un pieredzēt to pašu uz sev. Jebkurā laikā mums ir arī 5 dienas bez maksas, nozīmē, ka tu vari pamēģināt, vai tev šis rezonē, un ja nē, viss kārtībā, mēs paliekam draugi, bet tu vari atteikties un viss būs kārtībā. Inta, paldies par šo te fantastisko sarunu. Paldies. Uz tikšanos mentoru programmā un uz tikšanos Intas kursā Sievišķā spēka aktivizēšanu un pārvaldīšanu.